Sveiciens no Konrāda sfēra, vietas pašā Mārupas sirdī. Šodien mēs visi kopā šajā jaukajā sestdienā svinam Mārupes 100 gadus. Tieši uz šīs skatuves mums notiks interesantas sarunas ar dažādu paudžu uzņēmējiem. Šī ir svētki, visi tādi ļoti jautrā noskaņojumā un svinīgi un pacelāti. Un šeit mēs redzam arī Mārupas produktus, kas tiek piedāvāti. Tiešām ļoti pozitīvs pasākums. Novēlu Mārupai tikai attīstīties, augt un lai jums ir arvien vairāk un vairāk iedzīvotāju un jauno mārupiešu. Par izaugsmi es novēlētu, lai veidotos šī izaugsme, ir jābūt uzņēmēju sadarbībai ar pašvaldību. Jo vairāk mums būs uzņēmēji, jo vairāk labāk mēs varēsim attīstīt savu uzņēmēju darbību, jo mums būs labāki, lielāki nodokļi, skaistākas vējas, skaistākas ielas. Par dalību festivālā un klātbūtni. Paldies par iespēju. Jā, teicības, raksts, paldies. Nāc gulēs. Jā, viss ļoti labi. Aizmigt mierīgi varētu. Mārupas uzņēmēji tāda ļoti neviendabīga masa, tas spektrs ir ļoti plašs. Tas ir droši vien labi, tas piestāv gan tā ģeogrāfiskai videi, tur ir tradicionālie biznesi, un tur ir arī tās lietas, kas ir šobrīd nākušas klāt, kas ir atbilstošas laikmetam. Mums, piemēram, kā jauniešiem, te ir ļoti daudz vietas, kur mēs varam iet un attīstīties un strādāt un pavadīt visu laiku kopā un arī iepazīties ar daudz jauniem cilvēkiem. Kas ir tās 3 lietas, tādas top lietas, kas patīk Mārupē? Man personīgi laikam jauniešu centrs Hēlijs, jo es tur ļoti aktīvi darbojos un ļoti iesaistos. Es teiktu, visi sporta laukumi, tad ir volejbola laukumi, basketbola 3x3, BMX trases. Es pie jums ciemos pateikt paldies, ka piedalāties uzņēmēju festivālā, radat atmosfēru un ir ar saviem sarkaniem baloniem. Jā, paldies. Šobrīd klienti lielākoties lidostas darbinieki, Latvijas gaisa satiksme. Principā arī tagad ir ļoti daudz vienkārši Mārupas iedzīvotāji vai no Jūrmalas braucoši iedzīvotāji, tā kā jebkuri brīvi. Man ļoti patīk tas, ka Mārupē ir daudzas aktīvās atpūtas iespējas, tas pats veikparks, izbraucieni ar laivām, subdēļiem, tāpat tās arī vairākas pastaigu vietas. Mēs gribējām pateikt paldies par līdzdalību uzņēmēju festivālā un klātbūtni šodien novērtējam un priecājamies, ka jūs šeit esat. Labi, garšo. Paldies jums. Super, paldies jums. Mēs nākam ar pateicību par mūsu atbalstīšanu, piedalīšanos un izpalīdzēšanu. Ko nozīmē būt uzņēmējiem Mārupē? Ērti, gan geogrāfiskā ziņā. Mēs esam šeit tādā savā mazā zaļā oāzītē.
par piedalīšanos, par to, kā es arī esat biedri. Iestājos biedrībā Mārupas uzņēmēji, kuras esmu satikusi ļoti daudz iedvesmojošus cilvēkus, kuriem savu uzņēmumu jau ir jau 15, 20 gadus, un viņi turpina man iedvesmot, turpina attīstīt savu uzņēmumu, kas ir pavisam vēl jauns. Tā kā es jūtos labi. Paldies! 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 Sociālam uzņēmējam Mārupē būt nav grūti. Tāpēc, ka Mārupē ir liels cilvēku resurss, daudz cilvēku, daudz vajadzības. Te ir droši, te ir ļoti interesanti, un šeit te tiek domāts tomēr par cilvēkiem. Vai varbūt ir kāds sapnis, ka Mārupē varētu tapt kāds, teiksim, Latvijas, varbūt, kad jau tāda Eiropas pasaules mēroga kāda būve? Sākotnēji šobrīd mums ir jāpadomā par to, lai kādā noteiktā centrā būtu iespēja nodarboties ar sportu. Diemžēl tie laikapstākļi mums ir tieši tādi, kā tie ir, un gribētos, lai šī nodarbošanās ar sportu būtu komfortabla un droša arī tajos mēnešos, kad mums ļoti spēcīgi līst lietus, pūš vējš un sniegs. Bet atbildot uz jautājumu par to lielo lietu, es teiktu, ka tā jauda un iespējas mums būtu. Protams, iesaistoties arī pašvaldībai un nākot kopā un strādājot ar uzņēmējiem un privātajiem investoriem. Un skaidrs, ka tiem sapņiem ir jābūt. Pretējā gadījumā mēs jau nevaram nolaisties uz zemes un kaut ko sākt realizēt, ja mums nav kaut kādi sapņi par lielām lietām. Novēlējums nākamajiem gadiem Mārupei ir sadarbības spējīgāka sabiedrība un attīstīt sporta, kultūras un izglītības un ceļu infrastruktūru jau tādā nākamajā līmenī kvalitātes lattiņa jāapceļ uz augšu. Lai daudz forši cilvēki, lai daudz forši uzņēmēji ir, kā saka, kas savā starpā strādā, tā kā lai Mārupei vēl nākamie 1000 gadi būtu ar tādu pašu progresiju kā pēdējie 30 gadi. Es Mārupei patiešām novēlētu daudz veselu bērnu, jo Mārupa tiešām ir vieta, kur šie bērni rodās, dzimst, attīstās, izaug, lai viņi visi ir veseli un laimīgi cilvēki. Mēs mīlam Mārupi! Pats galvenais, ko es teiktu, mums nekur nevajadzētu zaudēt šo cilvēcisko attieksmi un cilvēcību. Tas tomēr ir visa pamatā. Lai visiem tā sakot, viss griežās un grozās, lai pašvaldība netraucē un dažkārt varbūt arī palīdz ar kaut kādiem savā rīcībā esošiem instrumentiem. Un tad jau viss būs lieliski. Godprātīgi strādāt un vairāk strādāt. Mārupē novēlējums ir turpiniet darīt labus darbus, augsim kopā, uz priekšu attīstībā. Pielietot tehnoloģijas, bet domāt, lai cilvēks paliek centrā, lai ir cilvēks un cilvēcīgums. Varbūt kāds cits laimīgais būs saņēmējs. Tātad saņēmējs ir Laura. JIP aktīvās atpūtas parka dāvanu kartes 100 eiro vērtībā. Mārupes pirts 100 eiro dāvanu karte.